Paldies par uzticību semināram. Es redzu, ka zāle ir tikpat pilna kā sākumā. Sāksim mūsu otro daļu un aicināsim Ilzi. Lūdzu. Labdien! Es esmu Ilze Skrebels-Tikāne, pārstāvu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un vēlos jums pastāstīt par to atbalstu, kas ir pieejams cilvēkiem, kas vēlas sākt savu uzņēmēju darbību. Lai gan programmiņā bija rakstīts, ka stāstīšu par inkubātoru programmu, vēlos īsi pastāstīt par vēl vienu mūsu tādu lielāku projektu, kur ir pieejama dažāda veida atbalsts uzņēmēju darbības uzsācējiem. Tā ir inovatīvas uzņēmēju darbības motivācijas programma, kas arī ir Eiropas Savienības struktūra fonda atbalstīts projekts. Šīs programmas ietvaros ir tādas 3 lielas aktivitāšu mērķa grupas. Pirmkārt, tie ir jaunieši, zinātnieki un potenciālie uzņēmēji, biznesa ideja autori, kā arī jau esoši uzņēmēji, kas nu pat ir nodibinājuši savu uzņēmēju darbību. Un šī projekta ietvaros ir ļoti daudz dažādas aktivitātes un pasākumi, kur var iegūt gan nepieciešamās zināšanas un prasmes, gan atsevišķos gadījumos arī nepieciešamo finansējumu kaut kādām aktivitātēm uzņēmēju darbības uzsākšanai vai arī tālākai attīstīšanai. Kādi tad ir šie pasākumi? Tie ir jauniešu iedrošināšanas pasākumi ar domu, lai jaunieši jau no skolas vecuma sāk domāt nevis par to, kā kļūt par labiem darba ņēmējiem, bet gan labiem darba devējiem. Un tātad dažādas aktivitātes, lai rosinātu viņus domāt par savu uzņēmumu veidošanu nākotnē, par studēšanu ne tikai ekonomikas vai juridiskajā fakultātē, bet arī par inženieru zinātnēm un tam līdzīgi. Un tātad kādi ir šie pasākumi? Tie ir gan mācību uzņēmumi, gan tehniskās jaunas dienas. Skolēniem ir iespēja apmeklēt tādus attīstītus, veiksmīgus uzņēmumus reģionos, skatīties, kā šie uzņēmumi strādā, tikties ar uzņēmumu darbiniekiem, vadītājiem un iztaujāt viņus par to, kā tad viņi ir nonākuši līdz šim uzņēmumam. Tātad nākamais posms ir dažādas apmācību kursi un arī konkursi. Tas ir uzņēmējs 5 dienās. Es ceru, ka vismaz kāds ir dzirdējis par šādu pasākumu, kas tiek rīkots visos Latvijas plānošanas reģionos reizi gadā, pārsvarā rudenī. To rīko dažādas Latvijas augstskolas un tajos piedalās topošie uzņēmēji, kuriem ir biznesa idejas, bet nav zināšanu, kā šīs idejas īstenot dzīvē. Ideju kauss arī konkurss, kas ir rīkots nu jau vairākus gadus un kura rezultātā ideju autoriem ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas, kā rakstīt biznesa plānu, kā nodibināt uzņēmumu, bet arī labāko ideju autoriem tiek piešķirtas naudas balvas. Un ideju autora apmācība, tehnoloģija, komercializācija. Šis ir tāds pasākums, kuram šogad viņš ir tādā lielākā ciklā ietverts, un kur būtība ir tāda, ka biznesa ideja autori, kuriem ir tādas, nu ne gluži biznesa ideja, varbūt atvērt veikalu vai kaut ko tam līdzīgi, bet kuriem ir tādas tehnoloģiskas biznesa idejas, kur ir kaut kāda inovācija, kur ir kaut kāds, nu tiešām tehnoloģijas, kaut kas jauns iesaistīts, viņi tad var pieteikties, sūtīt savu pieteikumu uz mūsu aģentūru ar īsu projektu aprakstu un piedalīties tādā semināru ciklā, kas pirmais posms ir ideju ģenerēšana, tad ir tālāk, un šajā posmā palīdz dalībniekiem attīstīt savu biznesa ideju, varbūt kaut kādu uzlabojumu nepieciešami, varbūt kaut kas jāapmaina. Nākamais posms jau ir biznesa plāna rakstīšana, prezentācijas gatavošana, tam līdzīgi. Un trešais posms ir, kad labāko ideju autoriem ir iespēja tikties ar privātiem investoriem un tātad nepieciešamības gadījumā piesaistīt arī sev finansiālus līdzekļus. Taču papildus tam visam, atbilstoši ekonomikas ministrijas nolemtajiem, šim pasākumam klāt ir vēl piešķirti 100 000 latu kā pirmssēklas instruments tādiem biznesa ideju autoriem, kas nu pat vēlas sākt savu darbību,
bet kuriem trūks finansējuma, piemēram, es nezinu, sava produkta prototipa izstrādē, biznesa plāna izstrādē vai kaut kādām citām aktivitātēm. Tātad šīs aktivitātes ietvaros var iegūt līdz pat 10 000 lielu grantu uzņēmē darbības attīstīšanai. Jā. Tātad investīcija piesaistes pasākumu, mentoringa programmas, nu jā, un tas, ko es minēju, pirmscēklas atbalsts, tātad šī naudiņa. Te gan varbūt man uzreiz jāpaskaidro, ka tas nebūs tā, ka jums vienkārši iedos naudu, tā tiks dota konkrētām darbībām un tātad konkrētiem pasākumiem. Un tad vēl šajā programmā ir dažādi sabiedrības informēšanas pasākumi par inovāciju, par uzņēmēju darbības attīstīšanu un tam līdzīgi. Tā ir skaitā interneta mājaslapa, ko šogad ceram palaist, dažādas brošūras un apmācību materiāli, veiksmes stāsti un tā tālāk. Tas ļoti īsi par šo projektu ir viss. Katrā ziņā sekojiet informācijai mūsu mājaslapā par katru no aktivitātēm. Mēs laicīgi jau informējam, ka tāda notiks. Ir arī apraksts, kā var pieteikties, kāda nosacījuma un tam līdzīgi. Nu, un tad stāstīšu jums par to, kas bija solīts programmā par biznesa inkubatoriem. Droši vien, ka vairums no jums jau ir dzirdējuši, kas tas tāds ir. Tātad, bet atkārtojot, biznesa inkubators ir tāda struktūra vienība, kuras uzdevums ir atbalstīt jaunu uzņēmumu dibināšanu un izaugsmes iespējas. Un galvenais inkubātoru uzdevums ir radīt dzīvotspējīgus uzņēmumus, kas vēlams ir arī eksportspējīgi un ir finansiāli un ekonomiski patstāvīgi pēc tam, kad ir beiguši savu darbību biznesa inkubatorā, viņi var darboties arī patstāvīgi. Ar kādiem tad pakalpojumiem un kādu atbalstu sniedz biznesa inkubators? Pirmkārt, biznesa inkubators nodrošina jaunos uzņēmējus ar bireju telpām. Tātad uzņēmumam, kurš nu pat ir dibināts, nav jādomā par to, kur viņš atradīs savas telpas, kā viņš nodrošinās savas telpas ar datortehniku un tam līdzīgi. Tātad viņš ienāk jau pilnībā aprīkotās telpās un var sākt savu darbību. To es stāstīšu tālāk, bet tātad liela daļa no šīm izmaksām sedz inkubators. Vēl viens no inkubatoru uzdevumiem ir konsultēt uzņēmumus par dažādiem ar uzņēmēju darbību saistītiem jautājumiem. Piemēram, par grāmatvedību, par kaut kādiem juridiskiem pakalpojumiem. Bieži vien inkubators nodrošina arī sekretariātu pakalpojumus, tātad jauniem uzņēmumam nav jādomā par to, par sekretāri un tam līdzīgi. Tāpat biznesa inkubatori ir pierādījuši sevi kā veiksmīgu atbalstu, piesaistot papildus finansējumu no citām Eiropas Savienības fondiem, grantu investīciju veidā, kā arī piesaistot banku kredītus. Ļoti daudzos no inkubatoriem strādā profesionāli konsultanti, kas šajos jautājumos ļoti veiksmīgi arī palīdz. Kā iekļūt biznesa inkubatorā? Pirmais priekšnosacījums ir tas, ka jums ir jābūt biznesa idejai. Šī biznesa ideja ir jāuzraksta, jāuzliek uz papīra un jāizpilda pieteikuma anketa attiecīgajā biznesa inkubatorā, kurā jūs esiet nolēmis pieteikties darbībai. Pēc pieteikuma anketas saņemšanas jums visticamāk būs pārunas ar inkubātoru vadītāju vai ar kādu no komandas biedriem, kur tiks izvērtēta jūsu biznesa ideja. Atsevišķos gadījumos, kad tiks uzskatīts, ka varbūt ir vajadzīga kaut kāda papildus darbs pie biznesa idejas izstrādes, jums to liks darīt, būs varbūt nedaudz jāpiestrādā, kaut kas jāuzlabo, arī sadarbībā ar šo pašu inkubātoru komandu. Viņi jums palīdzēs, ja uzskatīs, ka šī biznesa ideja tiešām ir perspektīva, un tad, ja tā saucamie visi mājas darbi ir izpildīti, tad tiek slēgts līgums par atbalsta saņemšanu, un tātad tiek dibināts inkubatorā
jauns uzņēmums vai arī jau dibināts uzņēmums uzsāk darbību inkubatorā. Kādi uzņēmumi atrodas inkubatoros? Tātad pirmkārt, tie ir jauni uzņēmumi. Inkubatorā nevar darboties uzņēmums, kas ir vecāks par 2 gadiem. Uzņēmumi ir arī jāatbilst sīkā vai mazā uzņēmuma statusam. Maksimālais inkubācijas periods ir 4 gadi. Tātad uzņēmums var inkubatorā darboties 4 gadus, un pēc tam viņam būtu jābūt spējīgam jau darboties patstāvīgi ārpus šī inkubatora. Uzņēmumi ir jāatbilst inkubatora operātora izvirzītajām prasībām. Jāsaka uzreiz, ka, lai arī pamatnosacījumi visos šajos inkubatoros ir vienādi, tomēr katrs inkubators var izvirzīt vēl kaut kādas varbūt papildus prasības. Teiksim, ja kāds no inkubatoriem grib, lai tajā darbojas tikai, teiksim, IT vai kaut kādā konkrētā nozarē darbojošies uzņēmumi, tad viņš var šādu prasību arī izvirzīt. Dalībai inkubatorā ir zināmi ierobežojumi. Pirmkārt, tāpat kā visās citās Eiropas struktūra fondu atbalstītās programmās, arī šajā atbalsts netiek sniegts uzņēmumiem, kas darbojas šeit uzskaitītajās nozarēs, kuras es nesaukšu, bet jūs redziet, ka alkoholiskos dzērienus ražot nevarēs, azartspēles spēlēt arī nevarēs. Tas ir, piemēram, valūtas punkta maiņu jūs nevarēsiet atvērt. Tas kā viens no piemēriem. Visi pakalpojumi par naudu ir Jā. Tātad, kādi vēl ir ierobežojumi? Pirmkārt, tad tālāk komersants nedrīkst būt atzīts par maksāt nespējīgu, tā skaitā nedrīkst atrasties sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā. Ir jābūt nomaksātiem visiem nodokļiem. Fiziskā persona nedrīkst būt izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, un komersants nedrīkst saņemt finansējumu no citiem Eiropas Savienības projektiem vai fondiem par tām pašām aktivitātēm, par kurām viņi vēlas saņemt finansējumu, jeb līdzfinansējumu, darbojoties biznesa inkubatorā. Bet šie ir tādi standarta nosacījumi, kas attiecas faktiski uz visām Eiropas Savienības projektu programmām. Ko iegūst komersants? Pirmkārt, ja ir nepieciešams, ja uzņēmums vēl nav dibināts, tad komersants iegūst palīdzību uzņēmēja darbības uzsākšanai. Tātad visu dokumentu sakārtošana, tiek skaidrots, uz kādām iestādēm ir jāiet un kas jādara. Otrkārt, nepieciešamos pakalpojumus, kā es jau jums teicu, grāmatvedības pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, tātad viss, kas nepieciešams uzņēmēja darbības uzsākšanai. Nepieciešamības gadījumā, piemēram, var piesaistīt arī kaut kādus specializētos pakalpojumus. Ja, teiksim, uzņēmumam ir nepieciešams izstrādāt kaut kādu savu logo vai kaut ko tam līdzīgi, tad var piesaistīt, teiksim, arī dizaineri. Tātad, principā, jebkāds pakalpojums, kas ir nepieciešams uzņēmējiem savas uzņēmēja darbības uzsākšanai. Iespēja satikt līdzīgus uzņēmējus, labus ekspertus un ar uzņēmēja darbību saistītus cilvēkus. Tas, ko mums ir teikuši vairāki inkubatoros darbojušies uzņēmēji, ir tas, ka bieži vien viņi sadarbojas savā starpā, jo izrādās, ka, piemēram, tas, ko dara viens uzņēmums, ir ļoti noderīgs kādam citam. Kā piemēru var minēt, teiksim, Ogres biznesa inkubatorā ir viens uzņēmums, kas nodarbojas ar dažādu, teiksim, tā prezentu materiālu izgatavošanu no lina un dabīgiem materiāliem. Un ir vēl viens uzņēmums, kurš ir jau uzsācis eksportu un kuram braucot uz dažādiem tikšanām, uz konferencēm tam līdzīgi, viņiem savukārt šādi materiāli ir vajadzīgi, lai varētu sevi labāk pasniegt. Un tur ir izveidojusies arī ļoti laba sadarbība, un, protams, līdz ar to arī informācija par uzņēmumu, kas ražo tādus veiksmīgus kaut kādus dāvanas, ir izplatījusies arī tālāk. Un, kā atzina pats inkubatoru vadītājs, ka sākumā likās, ka šo dāvaņu ražošanas uzņēmums būs varbūt nekas spīdošs, tad rezultāts ir tāds, ka viņu darbība ir ļoti veiksmīga.
Drošības sajūtu. Drošības sajūta tādā ziņā, ka jūs ziniet, ka jums ir atbalsts, ka jums ir, kur iet lūgt palīdzību, un noteikti tā jums arī tā tiks sniegta. Finansiālo ieguvumu, kas atkarīgs no atbalsta intensitātes. Un te tad arī ir šis jautājums par to, kā tad šis atbalsts izpaužas. Pirmajā darbības gadā jaunais uzņēmums sedz tikai 15% no visām iepriekš minētajiem šiem pakalpojumiem un izmaksām, kas viņam darbojoties inkubatorā rodas. 85% sedz valsts un Eiropas Savienība. Otrajā gadā tie jau ir 40%, līdz 40%, un trešajā gadā līdz 60%. Tātad šī intensitāte ar katru gadu diezgan strauji samazinās, bet tas arī varbūt ir motivācija gan inkubātoru operatoriem, gan arī pašam uzņēmumam darboties maksimāli veiksmīgāk, lai tad varbūt šis intensitātes samazinājums tik ļoti nebūtu jūtams, jo būs jau peļņa. Vēl atgriežoties pie šīm intensitātes pakāpes, man jāmin tas, ka šie procentu sadalījums atsevišķos inkubatoros var nedaudz mainīties, bet tas varbūt 2 līdz 5% ietvaros. Kā tad šie inkubatori darbojas pašlaik Latvijā? Tad, lai īstenotu šo programmu, tika sludināts iepirkuma konkurss, kur varēja pieteikties biznesa inkubatoru operatori. Šis konkurss tika sadalīts divās daļās, kur pirmais iepirkums bija inkubācijas pakalpojumu sniegšanai Rīgas plānošanas Rīgā, un tas bija tieši radošo industriju uzņēmumiem. Un otrs iepirkums bija inkubācijas pakalpojumu sniegšana Latvijas plānošanas reģionos. Līdz ar to ir izveidoti 9 inkubatori. Viens no tiem ir Rīgas plānošanas reģionā. Ir divi biznesa inkubātoru operatori. Ir Vidzemes plānošanas reģionā, un tad katrā plānošanas reģionā, izņemot Rīgu, ir pa 2. Bieži vien mums ir jautājumi tieši par to, kas tad ir radošo industriju biznesa inkubators, bet tā kā programmā es redzu, ka pēc manis uzstāsies tieši pārstāvs no šī inkubatora, tad droši vien es te neko vairāk neuzskaitīšu. Vienkārši šīs ir tās nozares, kurās darbojošies uzņēmumi var šajā inkubatorā darboties, bet par to jums sīkāk pastāstīs nākamā prezentācijā. Kādi ir plānotie rezultāti, kas ir jāsasniedz katram biznesa inkubatoram? Tātad 5 gados, kad tiek īstenota šī biznesa inkubatora programma, katram biznesa inkubatoram ir jāsniedz atbalsts vismaz 85 uzņēmumiem. Ir jārada vismaz 135 darba vietas. Vismaz 40 uzņēmumiem ir jābūt tādiem, kas savu darbību inkubatorā jau ir beiguši un veiksmīgi darbojas tālāk patstāvīgi. Ir jābūt vismaz 9 jaunradītiem produktiem. Ir jābūt arī eksportspējīgiem produktiem, kā uz to norāda šie nākamā prasība. Un arī, lai arī tas varbūt ir diezgan sarežģīti, tomēr inkubatoram ir jācenšas nodrošināt to, ka tajā veidojas veiksmīgi uzņēmumi, kuri atstājot inkubatorus, vismaz 70% no tiem ir arī dzīvotspējīgi, kas nebeidz savu darbību varbūt nākamā pusgada laikā. Šeit ir redzams, kur tad biznesa inkubatori ir izveidoti. Tātad Rīgā ir šis radošo industriju inkubators, tuvāk Rīgai ir Tukumā, Ogrē, Limbažos. Tātad 2 operatori ir Kurzemē, ir Zemgalē, Vidzemē, 2 Latgalē. Šeit ir visu šo inkubatoru kontaktu informācija, un es domāju, ka pasākuma organizatori droši vien prezentāciju ieliks mājaslapā vai kaut kā jums izdalīs. Un tad, ja jūs gadījumā interesē, tad šeit ir visi kontakti, kur jums būtu jāvēršas, ja jūs interesē dalība
biznesa inkubatorā. Tātad tie arī ir, tā skaitā Rīgā. Šeit ir daži no komersantiem, kas darbojas biznesa inkubatoros, kas ir tādi varbūt veiksmīgākie uzņēmumi. Paldies par uzmanību. Tas no manas puses īsumā būtu arī viss. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Jā. Tas, kas bija tie sasniedzamie rezultāti no 2009. līdz 2014. gadam. Iepriekšējā laika periodā bija viena cita programma, kuras ietvaros arī biznesa inkubātori tika izveidoti. Es jums tagad no galvas nepateikšu precīzus tos skaitļus, bet, manuprāt, bija 5 vai 6 biznesa inkubātori, un tajos tika izveidoti nedaudz pāri 100, man liekas, līdz 120 jaunu uzņēmumi. Jā, pa visiem kopā, jā. Jā. Rīgā pēdējais ir šis radošo industriju inkubators, un tad tie, kas ir tuvāk Rīgai, ir šis Rīgas... šī projekta ietvaros nē. Bet es zinu, ka Rīgas Tehniskajā universitātē ir izveidots arī biznesa inkubators. Man gan šķiet, ka tas iespējams ir vairāk vērsts uz universitātes studentiem, bet katrā ziņā varbūt ir vērts arī tur painteresēties. Bet jebkurā gadījumā, Ogre, Tukums, tas jau arī tepat vien ir faktiski. Jā. Mhm. Es atvainojos, iedošu mikrofonu tie, kur vēlas uzdot jautājumus. Tas doma ir tāda, ka biznesa inkubators nodrošina jauno uzņēmēju ar telpām. Pirmkārt, tās ir biroja telpas, bet nepieciešamības gadījumā var nodrošināt arī ar ražošanas telpām. Un uzņēmējs sēdz 15%, pirmajā gadā 15% no šīs telpu kopējās nomas. Pārējos sēdz šis Eiropas Savienības un valsts atbalsts. Sakiet, lūdzu, šīs te biroja telpas uzņēmējs īrē kaut kur citur vai nomā? Ja pie jums? Tieši biznesa inkubatorā. Tieši biznesa inkubatorā. Paldies. Jā. Kaut kā motivēt cilvēkus, uzņēmējus līdz ārā no pelēkās zonas? Pagaidām tas tāds globāls jautājums. Godīgi sakot, tas nav laikam īsti mūsu darbības mērķis. Katrā ziņā tas, ko aģentūra var darīt un ko arī dara, ir mēģināt radīt tādas atbalsta programmas, kas tiešām būtu noderīgas uzņēmumiem, lai kaut kā rosinātu viņu attīstību un veicinātu viņu darbību. Tāda līšana no pelēkās zonas ārā, to ir mūsu aģentūrai ar tiem darbiem, kas ir mums nosacīti, ar ko mēs nodarbojamies, tad tas nav īsti mūsu kompetencē. Biznesa inkubatori joprojām liels pustukšs mājas stāv. Ir tādi, kur varbūt tās telpas nav aizpildītas, bet ir, piemēram, kaut vai šis Rīgas inkubatoros, kur varbūt jau trūkst telpu, un tāpat ir arī citos inkubatoros. Nav tā, ka visi inkubatori tukši stāv. Ļoti daudz no viņiem ir jau pilni, un tur trūkst telpu, kā, piemēram, arī, es zinu, Reizeknes biznesa inkubatorā, kur viņi pašlaik meklē papildus telpas, jo nespēja nodrošināt esošo interesi. Nē, finansējums ir konstants viņiem. Jā, lūdzu. Jā. Šajā programmā tā doma bija tāda, ka
likt uzsvaru tieši uz reģionu attīstību, jo tika uzskatīts, ka Rīgā tomēr Rīga pati par sevi ir pietiekami attīstīta, lai varbūt šāda struktūra vienība šeit nebūtu tik vitāli nepieciešama, kā tā ir reģionos. Turklāt, tomēr Pierīgā ir šie biznesa inkubātori, un tas nav tik liels attālums no Rīgas, lai tas radītu īpašas problēmas. Redziet, Rīgā ir arī dažādi, ir citi veidi, kas var tikt izmantoti. Piemēram, tādiem tehnoloģiski, uzņēmumiem, kas vēlas tiešām kaut kādas jaunas tehnoloģijas ieviest, viņi var ļoti lieliski nodibināt sadarbību ar dažādiem zinātniskiem institūtiem, kas principā reģionos nav pieejams. Un tas, ko es varbūt ir aizmirsu pateikt, ir, ka biznesa inkubātori, viņi sniedz tādus pamatpakalpojumus, ko es minēju, tur grāmatvedību un tam līdzīgi, bet atsevišķi inkubātori sniedz arī specializētus pakalpojumus. Teiksim, viņiem ir izveidotas laboratorijas. Biznesa inkubātoru ietvaros ir laboratorijas, kur var testēt produktus, ir, piemēram, iekārtas, kas veido augsta līmeņa prototipus un tam līdzīgi. Šī diskusija, protams, manuprāt, bija programmu sastādot par to, kāpēc Rīgā nav biznesa inkubators, un arī, manuprāt, katrā no semināriem, kur es par šo programmu stāstu, man šo jautājumu uzdot. Tāda bija nostāja, ka šoreiz ir varbūt lielāks uzsvars uz reģioniem jāliek. Jā, lūdzu. Ar biznesa inkubatoru, tad uzņēmums lauž. Faktiski tad ir jāskatās katra atsevišķi līgums ar šo inkubātoru. Nav daudz tādu gadījumu, ka būtu līgumi lausti, bet, ja nespēja, teiksim, uzņēmums funkcionēt, nespēja tur to produktu radīt, tad, protams, kāda jēga viņam te inkubātoru atrasties, aizņemt vietu. Mēs nē. Jums ir, teiksim, šāds jautājums būtu jāuzdod katra inkubātora vadītājiem vai komandai, teiksim, pie kādiem apstākļiem līgums var tikt lausts. Tas, kas interesē mūs kā šī projekta administrators, lai katrs inkubātors sasniedz tos rezultātus, ko viņi mums ir solījuši sasniegt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad liels paldies jums par uzmanību. Katrā ziņā, ja gadījumā kādi jautājumi rodas, tad droši kontaktējieties ar mums aģentūrā. Es domāju, ka jā. Labi, paldies lektorei Ilzei, un tagad aicināšu lektori Lieni Kuplo ar lekciju Trakās idejas dzīvo un uzvar. Mani sauc Liene, es pārstāvu radošās industrijas biznesa inkubātoru. To teoriju jums pastāstīja ļoti, manuprāt, strukturēti un aptveroši. Lijā pārstāvu, paldies viņai par to, man atkritīs stāstīt, kas vispār ir tāds biznesa inkubātors. Kā jau viņa minēja, mēs esam vienīgais biznesa inkubātors Rīgā. Un tas nosacījums mums ir, kad atbalstam mēs tikai un vienīgi radošo industriju. Kāpēc ir tā? Un es jau dzirdēju, diemžēl neredzēju, kas uzdeva jautājumu par to, kāpēc ir tikai tas, ka vajadzētu vairāk, protams, vajadzētu.
bet mēs esam ļoti priecīgi, ka vismaz šai vienai industrijai inkubators tika nodibināts. Jo sākumā, kad šī programma LIA atvēra, tad vispār inkubatori ir paredzēti tikai un vienīgi reģionos. Un pateicoties kultūras ministrijas aktīvam darbam, vismaz inkubators vedošajai nozarei tika atvērts. Tā kā jau minēju, mēs esam tas operators. LIA izsludināja konkursiņu, mēs pieteicāmies, uzvarējām. Juridiskais nosaukums mums ir Hub Rīga, bet ņemot vērā, ka esam Andrēsalā, tad mūsu tas publiskais vārds ir Creative Andrēsala. Tātad vieta Andrēsala Creative, jo radošā industrija ir tā, ko mēs atbalstam. Atklāšu noslēpumu, atzīšos noslīnkoju prezentāciju neuztaisīju, bet mums ir ļoti laba weblapa, un to mēs arī pašā izmantojam kā mūsu prezentāciju. Tad varbūt to teorijas, tad varu, kas ir inkubators, tad es izlaižu. Visiem plus mīnus ir skaidrs, tā tad atbalsta jaunos, ne vecāks par 2 gadiem, un Rīga ir tas nosacījums, ka tikai un vienīgi radošā industrija. Jā, mūsu weblapā, par piestātni, tad arī viss ir aprakstīts, kā viņš iet uz leju, kaut kā jocīgi. Labi, to jūs visus varēsiet izlasīt, tur arī viss ir par to, kas mēs esam, kas ir tie pakalpojumi, ko mēs atbalstam, tā tad ir telpas, un ir šis nosacījums, ka tās telpas, ko mēs esam tiesīgi atbalstīt, ir tikai un vienīgi mūsu inkubatorā, kas ir Andrēsalā, Andreja ostas 4A. Kā viņš man skraida ļoti. Šeit ir karte, mazliet mazāku. Tātad tie, kas ir kādreiz bijuši Andrēsalā, es domāju, tādu nav maz. Dod daudz noteikti zina dienvidu galu, kur bija peldošā darbnīca, un aktīvi Patricija Brekte nodarbojās, un bija viss kultūras slānis savā laikā pārstāvēts. Mēs esam nedaudz dziļāk iekšā Andrēsalā, kas saucās Ziemeļu gals māju, mums ir Enkuru nams. Māja ir vairāk kā 2000 kvadrātmetru. Principā ir 3 galvenie stāvi. Pirmajā stāvā mums ir liels ražošanas telpas, kur ir uzņēmumi, kam tāds ir nepieciešams. Otrajā stāvā mums ir mazākas ražošanas telpas, un trešajā stāvā mums ir biroji. Mēs izskatāmies šādi. Mēs ielikām mūsu weblapā ļoti tādu, manuprāt, uzskatāmu plānu par visiem uzņēmumiem, kas mums ir inkubēti. Uz doto brīdi mums viņi ir 47, ja nemaldos. Ņemot vērā, ka mums gads ir riņķi un ir uzņēmumi, kas ir izinkubējušies kopā, mēs esam palīdzējuši jau kādiem 63 uzņēmumiem. Redzējāt plānā, LIA, tādu 5 gadu laikā mums ir jāatbalsta 85, bet ņemot vērā, ka to gribētāji ir tik ļoti daudz, tad mēs skrienam laikam pa priekšu un esam palīdzējuši jau 63. Tiem, kam interesi par uzņēmumiem, tad šeit trešais stāvs, kur ir biroji, tātad braukājot pa telpām, redzēt, kurš uzņēmums katrā telpā ir, pavisam jauniem. Tas nozīmē, ka brīvvieta nav. Šis bija arī viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mēs tieši tādu weblapu uztaisījām, jo vienkārši cilvēki ļoti maz zina par inkubatoru, un tas no vienas puses ir apzināti, kāpēc mēs neesam tur publiskajā telpā tik ļoti izplatīti, jo tiešām gribētāji ir daudz, un mums gribās palīdzēt maksimāli daudz, bet cik mūsu tās iespējas ir, tik ir. Telpu pastiet nevaram, mēs esam piesaistīti programmai tikai vienai šai mājai, un apdzīvot ir 2800 kvadrātmetru, jau, manuprāt, tas ir ļoti daudz. Tātad šis ir trešais stāvs ar uzņēmumiem, un tas vienkārši uzklikšķinot, tas aizved uz katru uzņēmuma weblapu, un tad jūs varat pabraukāt, paspēlēties. Manuprāt, ļoti forši. Un tad otrais stāvs mums ir, kā jūs minēju, mazākas ražošanas telpas. Šeit ir, kur visur, kur ir tie kāsīši, tās ir mūsējās. Pārējās telpas pieder, mēs viņas arī nomājam no Jaunrīgas attīstības uzņēmuma. Ļoti, ļoti ceram, ka tuvākajā nākotnē mums būs Laikmatīgās mākslas muzeja pastāvīgā izstāžu zāle uz 5 gadiem. Tā tur notiek aktīvi remontdarbi. Cerējām uz muzeju aktīvi jau kaut ko palaist, bet, diemžēl, nevarēsim. Un te ir pirmais stāvs. Un pirmais stāvs arī ir apdzīvots, pārējās telpas ir aizņemtas ar uzņēmumiem, kas nav inkubatorā, tie ir mājas īpašnieki iznomāts telpas. Un vēl viens
ir tas saucamais virtuālie uzņēmumi. Viens no tiem pārstāvs mums arī ir šeit uz vietas, Iveta Agīmondo pastāstīs jums, kas ir virtuālā inkubācija. Tie ir uzņēmumi, kas fiziski telpas pie mums nenomā, bet mēs viņiem cik nu vien varam palīdzam ar visiem ārpakalpojumiem. Tas ir grāmatvedības, tur weblapas, programmēšanas ražojošiem uzņēmumiem, kaut kāds produktu prototipi, fotosesijas, katalogi, printēšanas, drukāšanas un viss, ko jūs varat palīgt zem vārdu ārpakalpojums. Par pieteikšanās kārtību ir tā, ka mēs neesam pateikuši stop. Mēs joprojām izskatām visus pieteikumus, kas mums piesakās. Vienīgais mūsu nosacījums, mēs neņemam kaut kādu rindas kārtību. Tu pirmais pieteicies, uzzināja netīšām kaut kā, nu tad mēs tevi arī paņemam. Visus mēs viņus krājam un vienkārši atliekam malā labākos. Un tad mēs skatāmies pēc uzņēmuma specifikas, pēc uzņēmuma vēlmēm, pēc telpām vai ne pēc telpām, kā mēs viņam varam palīdzēt. Līdz ar to tas nav tā, ka jūs tagad redzat, māja ir pilna, ko tad nu es tur. Ja ir vēlēšanās, obligāti pieskaties. Šeit ir anketa, kas ir aizpildām elektroniski. Vienkārši lejā tad nosūtīt, mēs viņus visus saņemam, izskatām, vērtējam. Ja redzam, ka ideja ir laba, bet vajag piestrādāt, protams, to dodam ziņu un sakam, tev tur pietrūkst mazliet finanšu aprēķinu vai tādas lietas. Viņš viņu piestrādā, padarbojies. Bet viens, manuprāt, ļoti būtisks aspekts, ko uzņēmumiem vajadzētu ņemt vērā. Kas ir inkubators? Tātad, es nezinu, es palaidu varbūt garām, Lijā nestāstīja par preinkubāciju kā tādu. Nē, jo, piemēram, inkubators pasaulē tā praksa ir tāda, ka ir preinkubācija, kur jaunie uzņēmumi, viņi vēl nav tā kā noformulējuši to savu biznesa ideju. Viņi vēl šaubās, mētājās, mēģina kaut ko riskē. Un pasaulē tā labā praksa ar preinkubāciju. Pārstrādā šie preinkubācijas institūti tiek izveidoti pie augstskolām. Latvijā, manuprāt, ir kaut kāda praksa ar starpnozaru sadarbību, bet es īsti nepateikšu, kas. Bet tie uzņēmumi, kurus mēs atbalstam, un mēs viņiem arī iesakam to darīt, ir tie, kuri ir pašādi jau savā tajā virsotnē, kad viņiem ir izstrādāts produkts, viņi zina, kur viņi pārdos, pa cik viņi pārdos, cik daudz pirks, jo tas lielais atbalsta periods ir 1 gads, kad uzņēmums saņem 85%. Un ja viņš pie mums atnāk inkubatoru un viņš to gadu pavada vienkārši mētājoties, spēlējoties, īsti vēl nav sapratis, ko grib un kā grib, tad principā viņš visu to gadu pavada neko nedarot. Līdz ar to uzņēmumam visizdevīgāk nākt inkubatorā, tā ka viņš tajā virsotnē un viņš jau zina tā, man vajag weblapu, man vajag nofotografēt manu produktu, man vajag prototipu, man vajag to, un tad viņš to gadu var viss maksimāli paņemt visu to atbalstu, ko valsts un Eiropas Savienība viņam dod. Tā kā tas ir mans ieteikums sākumā paspēlēties, apmētāties un tad pieteikties inkubatoram, tad, kad ir tas, ka tu jūti, ka ir. Lūk, un tad arī vērts reizpildīt anketu, un tad mēs palīdzēsim, cik varēsim, lai redz rezultātus. Un rezultāti mums ir ļoti labi piemēri. Varbūt, lai nebraukātu visiem uzņēmumiem cauri, varbūt meitenes noteikti Elīna Dobala Zofa ir tādi ar rokām darināti apavi, mums ir Munio Kandela, kas ir ar sveces, Stokmanā viņi ir tikuši arī iekšā. Mums ir Anna Angela, stikla trauki, stikla dizainers Arts Nīmans. Mums Madara Makara stāstīts par velosipēdiem projekts HOP. Viņi pielāgo velosipēdus invalīdu vajadzībām, taisa arī visādas metāla dizainas un tādas lietas. Jau minēju Agīmondo, kas ir spēle, mans dzimtskoks. Un pašā, kas ir pats būtiskākais, ar ko arī notiek visādas diskusijas publiskajā telpā par to radošumu, visur, kur mēs dzirdam, ir radoša ideja. Bet tas, ko mēs gribam, lai tā ideja, viņa vienkārši nav idejas līmenī, tas radošs bizness. Un tad, kad mēs jūtam, ka tā ideja apakšā ir bizness, tad jūs esat laipni aicināti pie mums. Paldies! Paldies! Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu. Lūdzu, vēlreiz parādiet, lūdzu, kreatīva Andrija savas mājas lapas adresīti.
Tas ir www.creativeandrejsala.lv vai saīsinājumā www.csala.lv. CS? Vienkārši C sala. Nu, Saīsinājums. Varbūt, ja zinat, ja tā Bet tāpēc, lai nemulsinātu, tad viss vienkāršākais vienkārši Creative Andrejsala kopā bez nekādiem punktiem www.creativeandrejsala.lv. Es viņu nemaz neparādīju. Tā ir, ka citreiz liekas lietas pašsaprotamas, pat īstenībā viņas nav. Jā, mēs esam Twitterī, mēs esam Facebookā. Sekojiet mums un cik nu varam arī kaut ko pasocializējamies. Es pareizi sapratu, ka jūs pārsvarā atbalstat jau gatavus uzņēmumus, kuriem ir biznesa plāns, kur jau strādā un kuriem ir kaut kādi rezultāti, kas var tālāk attīstīties. Nevis tā kā iepriekšējā mums lektori teica, ka arī jaunos uzņēmumus ar idejām jūs atbalstat un, teiksim, gatavojat kaut kādā veidā. Ir tā lieta, ir gan. Kā jau iepriekšējā lektore stāstīja, katram biznesa inkubātoram, operatoram, kas mēs esam arī vienkārši privāti cijā, mums ir jāsasniedz konkrēti rezultīvie rādītāji. Tātad mums gadā visu uzņēmumu kopā, mums vajag, lai uzņēmumi rada konkrētu skaitu darba vietu, konkrētas nodokļi tiek nomaksāti, konkrēts apgrozījums tiek radīts. Līdz ar to, ja mēs atbalstam tikai un vienīgi tādus startupus, kur apakšā galīgi nav biznesa, vienkārši bodīt aiztaisīs ciet un biznesa inkubātors pat tas vienīgais tiks likvidēts, jo mēs vienkārši neizpildīsim rādītājus. Tas vidusceļš, ko mēs esam atraduši, mums ir gan tādi uzņēmumi, kas nāk cilvēks jau ar pieredzi uzņēmēja darbībā, bet uzņēmums ir dibināts tikko, vai viņš pavisam vēl nav dibināts. Bet no tā cilvēka, no idejas mēs saprotam, ka tur aizies. Tas ir arī cilvēciskais faktors, ko izmērīt nav iespējams. Bet ņemot vērā, kad ir tas pats, ko es jau minēju, Anna Angel, kas uzņēmums teorētiski darbojās jau gadus 4, bet viņi nodibināja jaunas atlītu uzņēmumu, un tam mums ir iespēja viņiem palīdzēt. Jo liekas, ka it kā zināms zīmos, kāpēc ta viņiem, bet ņemot vērā, ka viņi jau ir izcitušies, izcīnījuši, bet viņiem pietrūkst šīs finanses, un vienīgais atbalsts, ko viņi varēja, ir no mums dabūt, un mēs teicām, labi, ja mēs varam, kāpēc gan ne. Un ņemot vērā, ka ir šādi lielie uzņēmumi, tad mums ir arī maziņie pavisam. Ir meitenes, kas taisa rotas un apgrozījums viņām ir 100 lati mēnesī, bet tikai pateicoties tam, ka mums ir šie lielie grandi, mēs varam pabalstīt arī tos maziņos. Ja būtu pavisam tikai tādi, kas tikko no skolas soli nāk un mēģina savas idejas, tad mēs vienkārši nesasniegtu savus rādītājus. Bet kā jau es minēju, tiešām ja ir tas pavisam jauns uzņēmums un ja vēl nav tā skaidrība, tas nav tā, ka mēs tur negribam vienkārši sadarboties, bet tas ir pārbaudīts jau praksē, ka tie uzņēmumi, kas nebija līdz galam nodefinējuši to savu attīstības ceļu, viņi vienkārši to gadu viņi pavada domājot, mēģinot, un tas gads ir pagājis, un viņš saka, es esmu gatavs, un mēs viņam sakam, bet tev tas atbalsts jau ir beidzies. Lūk, tāpēc tas vienkārši mēs no savas pieredzes un labu gribot tiešām jauniem uzņēmumiem. Tas, ko mēs ieskam, ejiet uz jauno uzņēmēju centrus, kur tā kā māca, apmāca, konsultē, mēģiniet, paši kaut kā piesaistīt privātos investorus vai kā, bet tikai tā, ka jums tā ideja tiešām ir nobriedus. Un tad nāciet pie mums, un tad būs salūti un uzvars un eksports un industrija plauks un zels. Paldies. Vēl kāds, ne? Vai vēl ir kādi jautājumi? Ja nav jautājumu, tad teiksim paldies Lienei un aicināsim mūsu nākamo lektoru Ivetu Gruzīti, kas dalīsies savā pieredzē Mans dzimtas koks. Paldies par iespēju. Tā man jārāda. Es nāku uzreiz ar visu savu uzskats materiālu. Tā, tur nav ieslēgts vēl. Ir tā, ka tagad tiek pateikts mans dzimtas koks un kas mēs tādi esam, tad parasti neviens nesaprot un visiem kā viens ir jautājums, kas tas tāds ir un priekš kā viņš ir domāts un ko ar to dara, un tāpēc tiešām vislabākais veids, kā ir izstāstīt, kas tāds ir, parādīt.
Un tāpēc man ir klēpī. Es palaidīšu riņķī, te ir tā kastīte, kas ir tāda diezgan tāda jau palietota, tas tāds rādāmais no dažādām izstādēm, kur mēs esam piedalījušies. Jā. Tad vispirms varbūt es pastāstīšu par mūsu uzņēmumu kā tādu. Mēs tiešām esam ļoti, ļoti jauns uzņēmums. Mēs piereģistrējamies pagājušā gada jūnijā, tā kā vēl nav īsti gads. Uzņēmumā esam tikai mēs divas valdes loceklis. Un tad tas mūsu uzņēmuma modelis, kā viņš radās, ir tā, ka tiešām vispirms bija ideja. Ideja tika lolota, izlolota. Tikai tad, kad biju satikusi partneri, jo ideja bija manējā, bet tā kā partneri man ir dizainers, kas visu šo, ko jūs redzat, to dizainu ir veidojis no A līdz Z, tad tikai tad mēs reģistrējām uzņēmumu. Un uz doto brīdi ir tā, ka mums ir tikai viens produkts, un tas ir tas, kas šeit ir redzams, un tas, kas ir nopērkams Latvijā veikalos. Bet protams, mums ir nākamās idejas, un mēs strādājam pie nākamajiem produktiem, un tie produkti noteikti taps. To jau arī, kā tikko teica Liena Kuplā, ka tie rezultāti mums tiek prasīti, un atskaites tiek jāiesniedz katru mēnesi, līdz ar to mēs esam tādās tā kā piespiedu sprukās, ka mums ir tas spiediens, ka vajag, un tāpēc nav tā, ka tikko tu esi saņēmis kādu atbalstu, tad var atpūsties, un nekas, ja tu pats neko nedarīs, tad arī nekas nebūs. Varbūt to nākamo var. Tad varbūt es pastāstīšu, kā radās tā ideja. Kā jau pamatā biznesos, kad ideja rodas tad, kad vai mēs atrodam, kad mēs kaut ko gribam, bet tas nav pieejams, kad mēs saprotam, ka tā kā nav tādas lietas. Ja arī, kad mēs skatāmies, kas ir apkārt un redzam, ka vai konkurenti ir pārāk tālu no mums, ja arī konkurentiem ir augstākas cenas, tad mēs it kā mēģinām tur palīst apakšā. Mūsu variants bija tāds, ka tiešām es pati esmu aizrāvusies ar dzimtas koku taisīšanu, pētu tās saknes, un tas man ir tāds hobijs, un vispirms es savu pirmo dzimtas koku taisīju Word formātā, tādus būrīšus zīmēju, tad saprotu, ka tas ir ļoti grūti un nērti, un tur nav iespējams neko labot. Tad, protams, pēc tam bija nākamais solis, kas tur vienu programmu lejuplādēju, tur atkal es tur taisīju zīmēju, bet arī man nevisai patika tas, ko var dabūt no tā ārā, tā kā viņi izdrukā ārā. Tad pēdējais taisu Geni.com, kas ir interneta vietne, tur man liekas uz doto brīdi kādi 70 miljoni tie dzimtas koki. To es esmu atradusi kā labāko veidu tieši šo Geni.com. Varu ieteikt visiem, kas arī par šo tēmu vairāk vai mazāk interesēs, ja varbūt tās tikai sāks interesēties, ka viņi tiešām ļoti ērta. Tas ir, protams, no tāda viedokļa, ka es esmu tur kaut ko uztaisījusi. Es viņu gribu izdrukāt ārā, palabot, aizvest uz laukiem, parādīt tur, 90 gadus vecai vecmāmiņai, lai viņa man tur pastāst par tiem saviem radiniekiem, māsām, brāļiem. Un, internetu gluži tu neaizvedīsi, ne visur laukos ir internets, un ne visiem veciem cilvēkiem tas ir pieņemams. Tāpēc tomēr labāk ir to visu izdrukāt un izprintēt, bet tikko tiek kaut kas atklāts jauns, tur jauns zars, jauni radinieki, tā uzreiz var teikt, atkal tas darbs, kas ir ieguldīts, tur zīmējot uz tiem garajiem papīra ruļiem, tas ir vispār, var teikt, tas ir nomests zemē. Līdz ar to es tā domāju, ka būtu labi, ka būtu tāds tā kā materiāls, kurus varu lipināt klāt, tā kā karte. Bet tagad, ja es biju sastapusi savu biznesa partneri un dizaineri, tad mēs secinājām, ka tomēr vieglāk un ērtāk ir laist tirgu bērniem domātu variantu. Un tāpēc mums ir tapis produkts bērniem, kas arī saucās Mans dzimtas koks. Doma, ideja tieši tā pati, kad bērns veido savu dzimtas koku.
Protams, viņš ir ļoti bērnišķīgs, viņš ir 7 paudzes šeit izvietot nav iespējams. Mēs pieļaujam, ka, ja bērnam ir 4 gadi, 6 gadi, varbūt tās pietiks, ja vismaz viņš zinās visus savus 2 vectētiņus, vecmāmiņas. Ja zinās, ka vecmāmiņai ir kāda māsa, ļoti labi, bet varbūt tās nevajadzētu zināt tālāk un vairāk. Līdz ar to, ja tā ģimene nav katrā, teiksim, tētim, mammai, katram nav vēl pa 7 brāļiem māsām, tad priekš bērniem šis variants lieluma ziņā, mēs tā izdomājam, ka varētu tā kā pietikt. Tad augšā liek bērns sevi, kaut kur pa vidu ir tētis, mamma, tētim, mammai ir brāļi, māsas, tie ir onkuļu tantes, un kā jau kokā, tad ir brālēni māsītes, tad liek brālēns māsītes, un tad tas bērns redz, ka, te esam mēs tie jaunie, tie vidējie, un kā jau kokā, saknes, no kurienes mēs nākam, tie ir mūsu vectētiņa vecmāmiņas. Un tas princips, kā tas darbojās, ir pašlīmējošā pasta, tas ir kancelējas materiāls, tas nav košļājumā gumija, lai gan izstās ļoti līdzīgi, vienkārši ar mazu kriksi pielīmētos ābolus, kas komplektā ir 36, tā kā ir pietiekoši daudz to ābolu, es domāju, 36 radiniekam tā kā vajadzētu pietikt. Un tas pozitīvais, kas mums ļoti patīk, ir tas, kāpēc viņš saucās tā kā spēle, kad ir tas, kopā darbošanās princips, kad nevis bērns viens pats kaut kur tiek nosēdināts pie datora vai pie televizora, lai tik paskatās mūtenīt un liek mierā, bet kad vai rudens vakaros, jeb augstās lietainās dienās, kad visi kopā tad parunā, parevidē tos albumus, izgriež tās fotogrāfijas. Protams, mazākiem bērniem, vecākiem jāiesaistās un jāpalīdz. Tur gan tās varbūt, gan tas noskaidrošanas process, gan, lai zinātu, kurš ir kurš, gan arī, varbūt to nākamo, gan arī, kad, uzrakstīt, jo 5 gados varbūt īsti tas bērns vēl nemāk rakstīt. Un tādā veidā tas ģimeniskums, bērnos tā apziņa tiek ielikt iekšā, ka viņš ir svarīgs, ka viņš ir tur ģimenes jaunākais loceklis, teiksim, ka viņam tas lepnums un gandarījums tam bērnam. Un nākamais, ko mēs domājām šo produktu, kad mums pagājušā gada jūlijas, augusts bija tā lielākā prāta vētra, ka mēs tieši domājam par dizainu, par visu. Tad tas bija radošs priekšlikums no mūsu puses, kas nāca ārā, kad vajag produkta iespējas papildināt. Un tādā sakarībā tajā komplektiņā, kas ir pārdošanā, ir tā, ka ir 9 kartona kopā šie te lapas. Šie te mīļģīmīši, kā mēs saucam, ir 12 gabali, katrs no viņiem ir pilnīgi atšķirīgs. Tas ir tā kā, tiešām var teikt papildus bonus, ka te gan vecākiem ir jāpalīdz, jāizgriež, jo domās vis tiem mazākajiem. Un tā doma ir vienkārši, ka tos tad vienu gadījumā, piemēram, tas bērns dzīvo Rīgā un varbūt kāds radinieks tur opis dzīvo ļoti tālu, vai tā ir Latgale, varbūt pat Krievija vai Baltkrievija, un varbūt ir sanāca tā, ka nav tās fotogrāfijas, tad pielīmē šo te opi, uzrakst, ka viņš tur ir opis tāds, un tad tas bērns zina, ka tas ir tas, fotogrāfijas nav, bet ir vienkārši, viņš uzreiz zina, ka tas ir viņš. Un tāpat tās var arī ar viņiem tā kā spēlēties, kad viņus izgriež vai viņus liek pie leduskapi kā uzlīmes, jo tā pašlīmējušā pasta jau ir tāda, ka viņu var līmēt arī pie leduskapi vai pie spoguļa vai pie skapja. Tad vēl kā papildus ir šie te mākonīši, jeb uzlīmes. Tā kā Latvijā ar tām ģimenēm ir tā kā ir. Un arī tā maksātspēja tajās ģimenēs, varbūt ģimenes ir, bet ne jau visās ģimenēs ir tā maksātspēja tāda, ka arī uzreiz tomēr tas komplekts veikalā maksā virs 10 latiem, tad tomēr tas nav nemaz tik lēti.
kad šo pašu produktu var izmantot arī skolās un bērnu dārzos. Un tas ir tas, kad arī izmantojot tos pašlīmējošo pastu, ir mākonīši mūsu grupas un mūsu klases, un tad šeit uzlīmējot mūsu klases, katrā 1., 2., 3., 4. klasī, tātad sākums skola veido draudzīgo klases koku, tad tajos ābolīšos salīmē iekšā bērna fotogrāfijas, vēl mums komplektā ir tie lielie āboli, kaut kur viņš tur staigā riņķī. Un tad uz tā lielā ābola ir klases audzinātāja, tā ir pa vidu, visi bērni apkārt, un tad katru gadu var fotogrāfijas nomainīt, jo arī ir tāda lieta, kā tie, kas varbūt, te pamatā tāda jaunāka tā auditorija, bet ir tā, ka tie, kas iet skolā bērni, viņiem katru gadu nāk tās mārīšu kompānijas, tā fotografēšanās, viņi ir obligāti, un tās fotogrāfijas katru gadu krājas, un beigās viņas nav kur likt. Tad šis ir viens no veidiem, kā viņas var izmantot. Un tas pats, protams, ir bērnu dārzā. Bērnu dārzā ir mūsu grupas koks. Mēs esam paredzējuši ar iespēju krieviski runājošiem, ģimenēs un bērnu dārza mazajās grupiņās. Un vēl mums arī nāk iekšā angļu valodā. Tā kā, ja kāda ģimene ir internacionāla, tad var lietot gan krievu, gan angļu valodu. Tas ir viss vienā komplektā, un šāds patreiz lielākajā daļā Latvijas veikalu nopērkams. Tas, par ko mēs domājam, protams, par eksporta iespējām, pie tā tiek strādāts, meklējam, domājam. Jāsaka uzreiz, tas nav vienkārši, jo tā cena, kas ir pašizmaksa Latvijā, viņa tomēr tam produktam ir pietiekoši augsta, lai dabūtu to Ķīnas pašizmaksu, lai mēs uzreiz tā varētu teikt, ka tagad mēs pārdosim visā Eiropā un visi pirks mūsu dzimtas koku. Tas tiešām ir ļoti smags, grūts darbs, bet vismaz ar vienu valsti vajadzētu sākt un kaut kas tiek darīts, kaut kas tiek domāts. Un vēl varbūt tās nobeidzot par produktus esmu izstāstījusi par to inkubēšanos kā tādu. Kad tā kā Liena pieminēja, ka mums ir tā virtuālā inkubēšanās. Tas nozīmē to, ka telpas mums netiek sektas, mēs esam atsevišķi, mēs esam tajās telpās, kur mēs esam, mēs nomājam tās telpas. Un ar biznesa inkubātoru Hub Rīga ir noslēgts līgums tikai no 1. aprīļa šī gada. Jo mēs arī stāvējam rindā ilgi. Mēs, tagad tiešām bija produkts tika saražots septembra beigas, oktobra sākums, un mums viņas bija vajadzīgas, tiešām bija vajadzīgas telpas, un tad intensīvi meklējot telpas kā tādas Rīgas pilsētā, tad bija secinājums, ka tas nav nemaz tik vienkārši, jo tomēr tā liekas, ka telpa ļoti daudz un viss tur iznomā, bet, kad reāli sāk meklēt, tad tās telpas visas tomēr, viņas pietiekoši dārgas. Tie nomnieki to nomas maksu prasa pietiekoši augstu, un tas nav nemaz tik vienkārši. Tad, zinot, ka ir tādas iespējas kā biznesa inkubātors, es zvanīju Lienai Kuplē, aizsūtīju arī pieteikumu formu, kā te tikko minēts. Un viņiem ideja likās interesanta, visādi jautājumi tika uzdoti, bet uzreiz ar piebildīti, mums telpa pagaidām nav. Bet jūs zvaniet vēl, tā kā, Liena smaida. Jā, tā es tur septembris, oktobris zvanījos, interesējos, telpu nebija. Pēc tam novembrī mēs telpas paši atradām, tad jautājums mums atkrita, vairs tas nebija aktuāli, bet nāca pavasaris, tad mums atkal citi tomēr ieteica, ka, biznesa inkubātorā ir citas iespējas, un tomēr, ka vajag izmantot to, ko piedāvā šī inkubēšanās. Un tad tika rasts kompromiss variants, kad līgums mums ir, bet telpas netiek sektas, bet tajā pat laikā mums pastāv iespēja, ka mēs varam caur biznesa inkubātoru sekt dažādus citus pakalpojumus. Tā varētu būt arī gan grāmatvedība, gan juridiskie pakalpojumi, un tas, kas jau ir atbalstīts uz doto brīdi, tas ir, mēs pieteicām Eiropas kopienā preču zīmes reģistrēšanu. Tātad būs 27 valstīs reģistrēta preču zīme,
Un tas tiešām ir pietiekoši dārgas izmaksas, un tā kā, tas atbalsts tiešām ir vērā ņemams. Tā kā, paldies biznesa inkubatoram. Un ir padomā tagad tie nākamie produkti, un tur atkal būs ar IT jomu saistīti jautājumi, programmēšana, un tad noteikti mēs atkal slēgsim līgumu, un tā kā, tiem, kuriem tās intereses ir, tiešām jābūt neatlaidīgākiem, un tiešām jāgriežās, kā Liena teica, tagad jau tā palīdzība vajadzīga intensīvāk, nevis tikai pašā sākumā, kad ir vajadzīgs tikai telpas. Jo telpas tas ir vismazākais īstenībā. Un tas varbūt tā ļoti īstumā. Tur var palicināt uz priekšu. Tas par tām divām iespējām, kad vienlaicīgi vienu to pašu produktu var izmantot gan skolā, bērnu dārzā, tas tā kā mācību procesā, ne tik daudz mācību procesā, tas vairāk tā kā tādā, draudzēšanās procesā. Bet ģimenē tas ir atkal tiešām ar intelektuālu misiju. Priecē tas, ka mēs nu pat izsludinājām konkursu, kā uzņēmums izsludinājām konkursu mēnesi atpakaļ, un vakardien noslēdzās, kad mēs aicinājām Latvijas skolotājus rakstīt, lai bērni raksta esejas vai mazie bērni zīmē tādu, tā kā jautājums bija, kāpēc man ir svarīgi izzināt manu dzimtu. Un tā doma ir tāda, ka viens ir ģimene un cik jau tie vecāki ir ieinteresēti vai arī cik viņiem daudz tā laika runāt par šīm lietām, bet skolās visvairāk ar bērniem strādā skolotāji īstenībā. Un tas, ko skolotāji savos bērnos ieliek iekšā, ja pēc tam no viņiem dabū ārā, tas ir tas, kas būs nākotnē mūsu sabiedrībā un tā attieksme un tāpēc par tiem jautājumiem ir jārunā, cik tas ir nozīmīgi. Tomēr nevar būt strausa politika, nevar būt tā, ka bērns tur zina tēti, mammu, varbūt vēl kādu radinieku, viņam vairāk nekas neinteresē. Un šis konkurss bija tā doma, tā kā viens puses popularizēt to ideju kā tādu, bet arī tiešām, lai veicinātu šo diskusiju, var teikt tā kā sabiedrības līmenī. Un tie darbiņi, kas tika atsūtīti, tās esejas, tiešām bija ļoti, ļoti liels pārsteigums, ka viņi bija ļoti dziļi tādi, bija 7. klases, tiešām 7. tā bija tā vecākā klasa, jo viņiem projektu nedēļas, viņi raksta pētnieciskos darbus skolā, un tie darbi bija tādi, ka viņus uzreiz varētu publicēt jebkurā izdevumā, grāmatās likt iekšā, cik dziļi, cik saturiski, spēcīgi teksti, tā kā bērni mums ir, un tā ir tā mūsu nākotne, un pavisam slikti nav. Tas varbūt īstumā. Paldies Ivetai Gruzītei par veiksmes pieredzes stāstu. Cerams, ka tas būs iedrošinājums arī jaunajiem uzņēmumiem, kuriem vēl top idejas. Un vai ir kādi jautājumi jums? Sakiet, lūdzu, vai jums ir arī tāds virziens, kā teiksim, tā nopietnāk, kaut kādas konsultācijas, lai varētu kā tur veidot to ciltskoku? Tā profesionālā līmenī nē, jo ir tā, ka katrs jau viņu taisa vairāk vai mazāk, kā māk no vienas puses, no otras puses, ir tie varianti vai no augšas uz leju, vai no apakšas uz augšu. Jā, kur ir avots meklēt? Avots, viņi tā kā ir internetā jau ir ļoti daudz tās saites, vai tu radu raksti, vai LV, ir tās mājas lapas dažādas, kur tas tiek stāstīts un popularizēts. Un mēs it kā ar tiem jautājumiem nenodarbojamies, jo mēs tā kā pieņemam, ka tas, kas taisa, ka viņš jau pats ir atradis, visu ir apmēram viņam ir skaidrs, un tad ir tie divi posmi. Viens tas, ko katrs no mums var uzzināt pie dzīviem esošajiem cilvēkiem, tas ir tās aptaujas un noskaidrot, kurš ir kurš. Un tad nākamais līmenis, protams, ir tie arhīvi, kas ir vissmagākais darbs, un jāsaka, es pat tur vēl neesmu bijusi, bet,
es zinu, apmēram līdz 1800 apmēram, 1800 vidū savus pirmos senčus, nu, man ar to tā kā pietiek. Nu, varbūt tās, es bez tā arhīva varu iztikt uz doto brīdi, bet, nu, tas princips, un tas nākamais produkts, mēs gribam to pieaugušo variantu, jā. Tas noteikti būs lielāks, viņš varbūt nebūs kartons, tas būs cits materiāls, dārgāks, un, protams, ka viņš noteikti būs drusku dārgāks, bet, nu, tas atkal ir ļoti, nu, viņš no vienas puses ļoti, ļoti šaurs. Tas ļoti nišas produkts, hobiju produkts, tas nav masu produkts, bet tie, kas taisa, tie, nu, tiešām ir aizrāvušies. Ir tā 7 un 8 un 9 paudzes, un cilvēks sacenšās savā starpā, kuram ir vairāk tieši ar tiem, nu, tām personām, kuram tur ir 200 personas, kuram tur vēl cik tur tie radinieki. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad teiksim vēlreiz paldies Ivetai Kruzītei. Un aicināsim savā pieredzes stāstā dalīties Madaru Makari, kura stāstīs par velosipēdi visiem. Prezentācija jums ir? Prezentācija ir jāuzliek. Tā, sveiki vēlreiz. Es centīšos tādā ļoti koncentrētā veidā jums izstāstīt, kā no idejas nokļūt radošajā inkubatorā. Kas mēs esam? Mēs esam uzņēmums, kur komanda šobrīd ir 2 cilvēki. Viens no mums ir metāla dizaineris Edgars Spridzāns un es, kas ir tā kā šī projekta pārdošanas un mārketinga puse. Tas, ko mēs šobrīd faktiski esam uzprototipējuši un sāksim ražot, ir pielāgoti velosipēdi cilvēkiem ar daļējiem kustību traucējumiem. Tie ir 5. riteņi ratiņkrēsliem, kas būtiski palielina, teiksim, manevrēšanas spējas. Un, tas varētu būt garš stāsts par to, ko mēs patiesībā neiedomājamies, kādām problēmām šiem cilvēkiem nāks ikdienā saskarties. Tas ir tāds 5. ritenis mazliet starp velosipēdu un 5. riteni. Tas, ko mums parasti jautā, kā jūs 2 radoši cilvēki vispār nonācāt līdz, teiksim, šai te idejas realizācijai. Sākās viss šādi, sākās viss ar ērmriteņiem, jeb freakbaikiem. Varbūt kāds no jums ir dzirdējis par šādu kustību. Mans kompanjons bija viens no tiem cilvēkiem, kas savā laikā aizsāk šo te kustību Latvijā. Tas bija 5 gadus atpakaļ. Un tajā visā kontekstā pie viņa arī griezās cilvēki, kuri tā kā jautāja, jūs taisat riteņus, bet varbūt jūs varat uztaisīt riteņus, teiksim, man tur ir kājas protēzes, ar parasti to velosipēdu braukt nevaru, bet ļoti gribu, vai var palīdzēt. Un tā, teiksim, tādā mazliet garāžas variantā, tāpa šie pirmie pielāgotie velosipēdi. Bet tad bija tā, ka, tas bija vairāk tāds tā kā labdarības projekts, kad, tu vienam cilvēkam uzstājas un viņam palīdz, viņš ir tā kā priecīgs, bet tu arī patiesībā ļoti gandarīts, ka tu kaut ko tādu var izdarīt, tā kā kaut kā tāda pievienotā vērtība varbūt tam hobijam, kas tev ir ikdienā. Un tad mēs sākām domāt par to, kā to varētu padarīt maksimāli pieejamu cilvēkiem, kuriem tas ir tā kā vajadzīgs. Mēs ar šo ideju startējām radošo iniciatīvu projektā Brigāde. Varbūt kāds no jums ir dzirdējis, kā reiz tagad ir brigāžu nedēļa šonedēļ, kad var visu šīs 12 atbalstītās iniciatīvas apmeklēt. Mēs esam arī viena no šīm te brigādēm. Un tur patiesībā jau sākot runāt ar ekspertiem, sadarbojoties ar Invalīdu apvienību Apērons, mēs faktiski nonācām līdz tiem risinājumiem, kurus tā kā jums sākumā rādīja, kas ir šie te produkti un kur šie te pirmie prototipi ir izgatavoti. Mēs saņēmām šo te grantu, kas bija tā kā tāds atspērienu punkts, lai vispār kaut kādas lietas sāktu darīt, jo savu līdzekļu mums nebija. Un tad nākamais bija tā kā jautājums, mums tad būs baigi foršas iekārtas, mums būs tā kā iespējas kaut ko darīt, kur to darīt. Un tad mēs savukārt griezāmies Kreatīva Andrēsala. Mēs meklējām ražošanas telpas, kuras mēs tur arī pirmajā stāvā dabujām, aprīkojām, iekārtojām. Un tad šobrīd tur mēs arī atrodamies. Un tad, kā jau minēju, teiksim, tas atbalsts, ko mēs vēl gūstam, ir ne tikai šīs telpas, kas, protams, ir ļoti liels atspējas, bet tas ir arī grāmatvedības pakalpojumi. Mēs braucam tagad pēc nedēļas uz Vācijā uz izstādi,
šo te, teiksim, rehabilitācijas aprīkojumu izstādi, ko mēs par saviem līdzekļiem arī nevarētu atļauties izdarīt. Un ir dažādi mārketinga materiāli, kurus mēs tā kā varam iegūt, katrā ziņā tās iespējas un tas balsts, kāds mums ir, un iespējas kaut ko darīt, ir ļoti lielas. Lūk, tā mēs tur strādājam. Un, laikam tas, ko es gribētu teikt, kad nevajag tā kā nobīties un kaut kādas idejas, viņas nevajag likt atvilknē. Vienkārši vajag mēģināt un darīt, vienkārši vajag rast iespējas, kā to darīt. Teiksim, ne tas, ka nezaudējot neko, bet vienkārši saņemot šos te atbalstu, gan finansiāli, gan patiesībā ļoti svarīgs arī ir vienkārši atbalsts plecs no apkārtējiem. Jo tik daudz cilvēku, cik man ir nākuši klāt un teikšu, ak, Dievs, paldies, ka jūs to darāt. Latvijā neviens nekad to vēl nav darījis. Tas ir baigi jauki, bet tad ir vajadzīgs atkal tas moments, kad mēs to varam tiešām arī darīt ar visu aprīkojumu. Un tad mēs parasti arī pasakam paldies visiem, kas mums ir palīdzējuši. Tas īsumā būtu viss. Varbūt ir kādi jautājumi. Droši uzdodiet jautājumus. Visi ir saguruši, bet paldies par uzmanību. Jā, šī bija pēdējā lekcija šodien. Varbūt vispār kopumā jums ir kādi komentāri, viedoklis, pārdomas, ar ko jūs gribētu padalīties ar citiem, mudināt, padomāt kādu jautājumu. Droši tad var izteikties. Visi laikam ir saguruši, ja? Ir jautājums. Tas, ko es šeit nedzirdēju, tas bija ne tikai aizskrits īstenībā jautājums par šo fondu vai kā birokrātisko pusi, jo, manuprāt, tas ir diezgan daudz atbildē arī, jo tur vismaz no LIA puses, man liekas, tur ļoti daudz dokumentu pēc tam jāraksta un jāiesniedz. Varbūt tas ir tāds, ka pie nākošais par fondiem, kad runās, ka tīri, kā tad reāli. Viens ir saņemt naudu, kā ir teicu, viens ir ļoti viegli nodibināt uzņēmumu, un es arī esmu burtiski 10 minūšu laikā kļūst par pašnodarbināto, bet tas, kas pēc tam man gāzās pāri atskaišu veidā, ieņēma dienestā un viss pārējais, tam es gandīgi sakot, pat nebija sagatavot. Ja? Tas ir tā, ka, tāda bija dzīves situācija, man steidzami vajadzēja, kā teikt, ja grib noslēgt līgumu, tev ir jābūt tādam, un tad, bet tas ir tas, ko es šeit nedzirdēju. Vai ir vēl kādi komentāri? Tātad, par tiem pašiem fondiem, tātad skaistie struktūra fondi un visi pārējie fondi 50%, neviena vārda par to, kur raut pārējos 50, vai 40 vai 60. Jā. Tā, varbūt vēl ir kas sakāms. Labi, tad paldies visiem, kas šodien bija atnākuši uz semināru, un gaidīsim arī jūs nākamajos 2 semināros, kas būs 19. maijā un 26. Jūs varat arī šeit pierakstīties vai rakstot uz esmaja.lv. Tagad droši. Tās būs atšķirīgas programmas nākamajos semināros.